Vai jūs zinājāt, kā Bībelē ir tāda grāmata, un tas bija Dieva taisnais cilvēks, kurš dzīvoja vairāk kā 4000 gadus iepriekš. Un viņš bija acu liecinieks, kā izveidojies kontinenti, kā kalni birzījās, kā notika zemes pārveidošanās. Viņš bija Noasa laikā acu liecinieks, arī taisns cilvēks, Dieva cilvēks, un viņš parāda, ka Dievs viņam parādīja, kāda ir zemes, no kā sastāv zeme, kāda ir debesis, ka zemē ir kodols, ka tur ir milzīga temperatūra. Viņš atklāja, arī parādīja, ka tur ir, no kā rodas zibens, kāpēc notiek visādas vēji, vētras, kāpēc ir. Tas viss mums tika zināms dots 4000 gadus atpakaļ. Tas viss ir aprakstīts Bībelē, vecajā derībā. Bet mēs tikai tagad to atklājam. Pēdējos gadsimtos tikai tagad tie atklājumi tiek rasti. Viss, no kā sastāv visums, kā virzās planētas, no kādā principa, viss darbība pēc kā princips. Tāpēc mēs lasīsim labāk Bībeli, nevis klausīsimies kaut kādus mēlus, kaut kādus cilvēku vienkāršus fantāzijas izgudrojumus.